Nu, tagad būs otrā daļa. Motors grab. Kārlis bēdīgs. Ķidāsim ārā visas detaļiņas no šī motora. Galvenais ir izsargāties pirms visam šitām netīrām darbībām. Jā. Nē, it kā no vienas puses jau pēc motora aiz, pēc tam ir tāda patīkama, tāda maigi. Nu, man vienmēr ir līdzies tā kā es visu mūžu esmu bijis netīrs. Netīri vēl. Jā. Tad lai tik daudz netērētu naudas uz gumijas cimdiem, ka dara visas netīrās lietas, lai saglabātu tīras rokas, tad es velku gumijas cimdus tikai, kad taisu ēdienu, lai nesasmērētu ēdienu. O! Nav tik traki, bet Tīri garšīgi izskatās viņi tādi, ne? tīri neko. Tur ir iekšā. Kaut kas labs. Grūti pateikt. Jūs kaut ko jauciet ārā, vienmēr ieliekiet skrūvītes kaut kādā maisiņā un uzrakstiet, kam tas ir domāts. Un tad pēc tam, kad būs jāliek kopā, zinās, no kurienes ņemt. Jūs mainiet eļļu, jūs motoru paturiet gaisā. It kā bija viss izticējis jau, ne? Kad redzam, mēs jau tagad to motoru nepadarbinājām. Principā viņu vajadzētu uzsildīt uz 60 grādiem. Tad no cilindra sieniņiem, no visu bloku satacēt tā šķidrā eļļa vēl labāk. Un te izgāstos kaut puslitras ārā. Tāpēc pirms mainiet eļļu jūsu motorā, uzsildiet uz darba temperatūru viņu.